reisiem? Ar Arvilu uz Varšavu. Otrā diena. Otrā diena. Jā, šorīt ir otrā diena. Mums šobrīd no šīs vietas, kur mēs esam, vēl ir 173 kilometri. Esam izbraukuši no Belostokas. No rīt mēs piecēlāmies 7, pēc Latvijas laika jau bija 8. Gulējāmies diezgan labi, bet tā kā tas ir centrs, mēs varējām dzirdēt visu trokšņus, tad bija tā kā mazliet, bet bija ļoti labi apartamenti. Tā jā, turpinām iebraukšanu Varšavā. Mēs esam pirmajai pieturvietai. Labi, kad ir riktīgi vējs, kuru var izmantot. Labi, ka ir internets, šeit kaut kur jābūt policijai pēc vējas skatos. Jā, šeit ir tādas sienas. Jā, izstās pēc riktīgi lielas pilsētas, reku pretējā pusē ir policija, kas ierakšķina. Mēs vienšiem Šobrīd braucam pa tādu zem zemes, ritīgu ceļu, tiltu. Izstāsta, ka vecpilsēta palika mums tur. Mēs īsti vēl neesam droši, zinām, ka tur tāds trūklā, kur mēs atgriezīsimies piekdien. Es arī redzēju, es nezinu, Arvelīts pamanīja ārpus šī te bija tāds milzīgs stadions augsts, tagad tāds zvaigzne. Nezinu, vai Arvelīts to paspēja ieraudzīt. Tā nepaspēja. Jā, izstāsta, ka vismaz tas ir stadions. Bet es arī neesmu droši, varbūt kaut kāds vienkārši televīzijas tornis, kas izskatās tā dīvaini. Bet, noteikti varbūt vakarā mēs varēsim pamanīt viņu vēl kaut kur, kur viņš tur paralēli spīd cauri kā tāda zvaigzne. Jā, te nevar vairs redzēt. Mēs tad jau braukājam pa Varšavu, jā. Tojamies Varšavas centram attiecīgi. Tas jau domā centrs, un tas centrs jau policija. Vai centrs mums ir aiz muguras, un mēs kaut kur braucam tā nomaļāk. Jā, tad būs jāskatās. Te, kur tas bija cauri. Tāds jautājums, vai šī te nav vēl taisni tagad? Jā. Bet laikam var. Jā, skatīsimies, kā mums būs. Nopatkojušies pie netālu no Viļņavas parka Varšavā. Te bija ļoti grūti atrast vietu pirmkārt, jo te var redzēt visu ir pilns ar mašīnām. Jā, mēs dabūjām mūsu vietiņu šeit. Un tagad iesim uz Viļņavas parku, paskatīties, kāds izstās Viļņavas parks ar Viļņavas pili kopā. Jā, un tikko atbraucām no Varšavas tirgus tejien, bija jābrauc uz to pili 27 kilometri. Mēram 37 minūtes jau visam gandrīz centram. Jā, bija bišķi tāds maziņš gandrīz tāds nevis pārdzīvojums, bet tāds bišķi tāds ekstrēmi braucieni, jo satiksme ir liela, bet toties ļoti atsaucīgi šoferīši, kad tu gribi pārkārtoties pa josām, tad viņi tev palaidīs, nekā viņi tev mēģinās apdzīt. Protams, ir pāris tādi ekstrēmē, kas visu dzer nos, bet pārējie visi poši palaidu, ko vajadzēja, jo mēs tur aizvien pareizi.
Tur caurēja. Jā. Tā kā iesim paskatīties, kā ir, vai bija tā vērts šeit braukt pusstundu, lai te visu redzētu. Tie, kas gribēs uz šito pili tik, tad ir jāsamaksā biļetes summa tajā dzeltenē veikaliņā. Un tad jāiet apakaļ tur tā, kur ir ieeja. Jo pie ieejas ir tikai tā kā biļešu automāti, kur var tikai nopirkt uz parku. Uz parku var nopirkt. Bet, ja tu gribi tikt iekšā arī pilī, tad jāiet tur būdiņā, jānopērk, un tu tikai varēsi. Šitien nevarēs, šitien tikai vai pērkam. Maksāja kopā 35 zloti, kas apmēram 8 eiro ir. 35 zloti par to, ka tu ies pilī un apskatīs apkārtni. Un dārzu apkārt pilī. Iesim paskatīsimies, tādu izskatās biļete. Tā iesim skatīties. Iesim skatīties, kā mums parādīs. Tikai jā, sieviņas pirmā. Parāda cītu kodu. Kur tu noskarāji, ne? Apakšā. Nē, tu kur baiba tur. Tur augšā. Tur apakšā. Vo, visai. Elementāri. Esam iekšā. Es neredzētu, kur vai te var filmēt, nevar filmēt, nezinu. Mēs filmējam. Jā. Ja kāds būs aizrādījums, tad aizrādīs. Ja nē, tad nē. Jā, iesim skatīties, kur te ir. Manās ieja bija tur tā. Ejam pa tejien, te manās tur varēja ieiet. Jā. Ej, nu tur ir tā norāda. Где можно зайти? Замок. Jā, kur ir ieeja. Tad redzētu to, ka viņi īpaši negrib runāt krieviski, bet, sieva mēģina tikai pa krieviski runāt, jo viņi nezina angļu valodu. Tad runājam krieviski, bet, labāk es jau gribētu runāt angliski, jo viņi jau domā, ka mēs nodevēji esam atbraukuši. Jo īpaši viņi negrib runāt krieviski. Bet, sieva mēģina tā runāt krieviski un apmēram liek viņi runāt krieviski, kaut viņi negrib. Jā. Skatīsimies, kā te izskatās.
iznākuši no šīs pils tagad. Vilnavas pilsā esam iznākuši. Tā ļoti skaisti. Bijām iekšā. Un stāstīja, bet tu varēji redzēt dažās istabās, kur bija praktiski viss no zelta uztaisīts sveču stūrī, visāds tādas lietas, kāda otras, visādas piemīgas lietas. Vai nu īsti zelta vai apzeltīti. Es domāju, ka viss no... Tur mums neļauj ne filmēt, ne fočēt, neko. Tikai ar acīm. Es domāju, ka tas bija no zelta. Un neļauj neko darīt. Bet tā ļoti skaista vieta. Tādās krāsās. Ļoti skaista vieta. Sieviņa arī priecīga. Vai ne? Jā, ārā patīkams vējiņš pūš. Jā, tad iesim apkārt, paskatīsies dārzu, apskatīsim dārzu. Ļoti patīk šī vieta, ļoti tāda forša tāda. Kā apskatīt, kad nāc jāpalasa internetā uz vairāk par šo vietu. Karali, kas te dzīvoja. Nebija mums plānojuši šeit iet iekšā, bet mēs izdomājām, ka mēs iesim. Jā, esam pazaudējuši kādu stundu pusotru. Šitā, stundu esam pazaudējuši. Tad nekas. Vai tikai puš 4, mēs iegājām 3. Bet tā skaista vieta. Vai apsēt kādu mākoņu, tad nāk. Apkārt. Un pa vidu mazs caurumtiņš, kur saulīt spīd. Mazs, redzēji? Seviņi. Mazs caurums, kur saulīt spīd pa vidu. Iesim pastīsies, kāds ir tās dārs. Esam iegājuši dārzā. Iesim pastaigāties pa dārzu, kā izskatās.
esam atbraukuši nākošo pili, muzeju, Rojala Zinski muzejumu. Arī iesapastīsimies, kā izskatās, tad parks apkārt ir. Un kur ir norādes. Protams, tajā ir pils ir. Liela teritorija. Noparkojam arī mašīnu. Mašīna stāv stāvlaukumā. Un mums ir reāli stunda, lai apskatītu. Jo maksāja 4,50 zloti. 4,50 zloti 1 stunda. Sanāca, mēs jau samaksājām, iemetām 5 zlotus reāli. Sanāca stunda 5 minūtes. Un tas sanāca apmēram 5 sloti, kaut kā bišķi pār eiro. Jo 4,40 ir eiro, bišķi, teikt, eiro, 1 stunda eiro maksā. Iesim skatīsimies, kā ir tā, ka poši bludīts uztaisīts. Bet eiro 45 bija degviela šeit, eiro 48, eiro 45. Tālsarunu, Latviju. Jā, nu tā. Jā, iesim skatīties, kā mums ies tālāk. Tad jau iesim 3 km. Jā. Vismaz nelīgs, ir smuks laiks. Nu, apmācies, bet smuks. Jā, tā kā galvenais, lai nelīgs. Pārējais jau nav svarīgi. Iesim pārskatīties. Mazēnku pils ir lielākais, viņai ir lielākais parks Latvijā un Polijā, kas aizņem 76 hektāri. Labi, jā, bet jautājums, tas nav braucamais ceļš, tas ir gājēji ceļš. Tas viss ir gājēji ceļš, te var iet ar kājām. Aizem uz kurieniem, tad iesim iekšā. Jā, mēs atbraucām no tās ielas. Nē, tas ir braucamais ceļš laikam, bet tad nevarēja braukt, nostāties nekur. Jā, es pasīsimies, kā izstās no tiltiņa, un tad iesim tur iekšā. Tā ir pils uz salas. Reku no turienes varēs redzēt to pili. Jā, pils uz salas. Tā ir pils salā, kas tulkot arī kā kas tātad ir arī klasicisma pils Varšavas karaliskajā Pirts parkā. Pilsētas lielākajā parkā, kas aizņem to 76 hektārus. Nu, neko daudz neuzņēm, tikai aizņem, vai kā? Bet kas, kāpēc? Mēs pastīsimies sākumā. Nofokēsim pili, sākumā pastīsimies. Tas te ir. Tas laikam tas pats karalis, kas tā kādreiz bija. Pati pils būs šeit, rekur. Pati pils. Aizsim pastīties, kas tā pa pilu. Un tad mums pils. Iekšķām dropuši. Skaidrs pils. Jā. Iesim iekšā, pastīsimies. Vai? Jā, tur nav? Nē, tur iekšā, jā. Tur var pat opusīt arī var iet reku. Ejam pa turien, tur iekšā bija rakstīts, kas tur ir. Pastīsimies, kas tur ir. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti izstījās, jā. Jā, pasaka, cik smuka bilde. Sekosim sievai, kur viņa aizgāja. Jā, tā kā forši tāds paciņš. Liels parks. Galvenais ir iztaigāt. Aiziet apakaļ, vai nedabūjam sodu. Tas tiltiņš, kur mēs tikko atnācām. Un tajā pavadās smuks skats uz pili. Esam jau gandrīz atnākuši līdz pilī. Ļoti skaists. Ļoti ties, tāds ūdens ļoti ties ir. Nu, tā kā var redzēt, ka ir kopts, ka nav aizaudzis arī. Te var ļoti labi redzēt. Tā tas ir ļoti tuva redzēt. Pasaka, kā te pavairās skats. Ļoti skaisti pavairās. Ļoti skaisti. Ļoti patīkams skats. Es tā kokiem var redzēt,
Esam pienākuši jau pie pils, otrā pusē. Tāda skaista pils. Apsargā arī policija. Redzēt, apsargā. Tad neiet iekšā. Jā, tad pavarās. Tā skulptūra. Tāds rītis. Tāds rīķīts. Un tur stulpaka. Un tāds smuks pils. Kā arī, ja saules spīdēt būtu saules pulkstenis. Mēs joprojām staigājam pa parku, kur ir šī pils parka. Šī pils parka staigājam, jā. Te ir 76 hektārs, te var nākt staigāt caurām dienām. Un šis skaitās patiesībā jau Varšavas centrs. Varšavas centrs? Jā, šeit tā rakstīt. Šis patiesībā jau Varšavas centrs. Un parku 18. gadsimtā dibināja karalis Staņislavs Poņanotovskis. Pašreizējā parka esošo objektu izvietojumu izveidoja karalistiski arhitekti. Lazenku pilī karalis uzturējis no māja līdz septembrim, un 19. gadsimtā parks tika pārdots. 1940. gadā tas tika slēgts poļiem. Un 60. gadā dibināta Lazenku muzejs kā Varšavas Nacionālā muzeja nodaļa. Parkā atrodas vairākas pilsēkas, 4 dārzi, vairākas skulptūras, tā skaitā Friedriha Šopēna piemineklis. Parks ir populāra kultūras un zinātniskā izklaides pasākuma vieta. Bet te ir ļoti skaisti. Nu, tad iesaku visiem atbraukt. Galvenais tas, kad te nāc staigājies, un tiešām, ja tu atbrauc uz vairākām dienām Varšavā, un tu vienkārši nezini, kur iet pastaigāties Varšavā, ja tu esi visu redzējis, atnāc vienkārši to parku pastaigāties, tad tev aizņems vismaz pāris stundas. Te ir forši gan šitādi te celiņi, gan tu arī dižām vietām ir bļuģīts. Tur var pa bļuģi pastaigāties, ka nav tikai pa šitādu ceļu. Pāvere! Satikām Deldziņu. Jā. Satikām Vāveri. Arī šeit, Polijā. Jā, viņi vienkārši mums pārgāja pāri jau. Pārlec no koka. Pārlec. Tik mīlīgi. Vispār šeit ļoti varētu būt šausmīgi skaisti arī rudenī. Ir lapas sāk krāsoties, tā arī var mazliet priekšā redzēt. Lapas paliek brūnākas. Bet šeit ir ļoti, ļoti skaisti. Jā, tas gan. Tur ļoti skaisti. Ūdens mierīgs, redzēt, nav baigais vējš, ka ūdens ir baigi mierīgais tāds. Esam nopatkojuši mūsu stāvvietā mašīnīti viesnīcā. Šajā viesnīcā nav bezmaksas stāvvieta. Šajā viesnīcā ir pazemstāvvieta, bet tā ir maksas. Diennaktī maksāja 65 zloti. Tad paliecināt, cik tas varētu būt. Tas apmēram varētu būt 15 eiro. Jā, pa diennakti. Tas tā mašīnīts. Laukā nav ko nolikt, jo laukā visi maksas stāvvietas. Un dārgāk sanāks. Iesim uz liftu. Te jau lifti. Tas lifts. Tad mums ir pirmais stāvs. Jā. Čau visiem, un kur ir mūsu viesnīcu nosaukums Gromāda. Pašā centrā mums ir. Klausimies uz numurību, lai mēs varam parādīt, kā mēs dzīvosim.
Tā izskatās. Numuriņi. Un tur jau recepcija ir. Reklaus numuriņš ir. Iesim iekšā. Mēs esam iekšā mūsu numuriņā. Mūsu numuriņš. Atkal spogulīts. Te foršāk pakaļināt. Jā, aizslēgt. Te vēl veselas drēbes. Mēs viņš pavēlt. Tad vans istabu, to mēs pēc tam pasīsimies. Te somas, kur nolikt. Te mēs jau gultu sastomām kopā. Sākumā bija katram atsevišķiem gulte, bet sastomām kopā. Lai foršā gulēpanā. Liels galds. Krēsls, liels galds. Un tā. Vēl viens poguls, televizors. Un skats pa logu nav tas labākais, jo te kaut ko būvē. Tāpēc ir poļu televīzija, ēka. Pot nezinu, ko viņi tur dara, varbūt kaut ko raks vai nē. Lai tad strādnieks iet mājās no darba, jo pulkstenis ir pusē bez 10:06. Kaut kas pretī vēl ir. Jā. Te var redzēt, ka šitās visas stāvvietas, kas te stāv, tās ir visas maksas stāvvietas. Jā, tā man izstāst tāds skapīts nost no lūdzu pieliks to uz vakaru. Un tā tad mēs. Tagad mēs bišķiņ sataisīsimies, kaut ko padarīsim un tad dosimies uz centru. Mēs ejam tālāk. Bet kur mēs tur pāriesim? Mums tur kaut kur jāiet. Mēs ejam pat taisnu uz pilsējā arī baigais laukums. Un vēl kaut ko vēl būvē. Te ir kaut kāda viesnīca, kas stāvvietā. Jā, hotels un restorts, kur ir kāda viesnīca rents arī. Kas viesnīca, jā. Tas notiek pāri. Tagad kā mākonīdien spīd saulīta. Ko mēs te gaidām? Viņa kā milzīgā cirka. Tā kā ejam pa parastu ieliņu. Pašā vai kā centrālo ielu. Liekas, ka nekas tāds interesants nebūs. Un būs tāds, parastu ieliņu. Neko darīt. Un tā pastamies. Arī nekā nāc, ko kā redzēja lauvas. Tikai domāju, nekā tāda īpaši nebūs. Tāda. Bet pastamies, kas te ir. Tā saucās Prezidenta pils. Prezidenta pils tā atrodās un ir ņas. Viņam par godu ir piemineklis un tā, Prezidenta pils. Noteikti, ka viņš te dzīvo tagad. Bet tāda izstāstās šāds centrā. Kauja te bija laikam, te bija skauja. Tā smuki. Mašīnas ir, tad tur kaut kas notiek, ja mašīnas ir. No, jā.
Būtī nestāv, bet, nu, kaut kāds pičeņi stāv, varbūt. Nezinu. Bet stāv, pateic, cik forši mājas ir. Ļoti smuks mājas. Ļoti smuks mājas, ir tā kā savā krāsiņā. Var dzirdēt mūzikā spēlē. Ēka. Skaisti, ne? Pa labi. Saulīt spīd forši. Sākas. Un tu būsim nonākuši Varšavas pašā sirdī. Tik skaisti. Jā. Es varu slēgt ārā. Jā. Es tieši rās, bet es jā, es tieši jā. Mēs esam pašā centrā. Okay, so what's your favorite color? Pa turien atnācām. No tās puses. Te mēs pašā centrā atnācām. Paļiesim paskatīties uz pilsētu no tejienes. Kā pilsēta izstāsta apkārt. Paļies mājas uz ko galotēm pat ir. O, Varšavas stadions. Laikam izstāsta pēc Varšavas stadiona. Tur tālāk. Tur ir Varšavas stadions. Sieviņa. Šī ir karaliskā pils. Tā bija prezidenta pils, jā, šitā ir karaliskā pils. Atrodās pašā centrā. Te tā kā mums doma laukums Rīgā, šitā ir karaliskā pils. Arī tādā foršā duģītī uztaisīts. Šeit ir ļoti skaisti. Protams, policija apsargā kā vienmēr. Vai kāds gudrinieks, nezinu, nesāk bojāt vai ielausties gribēt. Jā, vējiņš pūš. Te ir normāli pūš, ne? Jā. Varbūt te varam iet palasīt, varbūt Palasīt noiet, vai jā? Tā jau smalku pasīsimies uz otro pusi pasies ekur. arī ļoti skaisti. Jā, saulīt pretī spīd un statuja. Tā jau smalku. Tāda maza ieliņa aiziet tur tā. Tāda maza ieliņa. Pasties atkal iekšā, tā kā vecīs. Kādā ziņā iekšā? Pasties kāds baznīca stāv šeit. Jā, es redzēju, tur baznīca stāv. Lai viena baznīca te patās ir tūmā. Bet tā jau smalku. Esam nonākuši lielākajā laukumā, kā ēstuvē laukā, tad tiek ēstuvē lielākā. Jau varam iet pārēst, tā meklēsim galdiņu, kur varam pārēst. Tāds smuki. Mājas arī tādā kāds savā krāsiņā tā smuki. Īstenot atrast, kur mēs varētu kaut ko pārēst vakariņās. Tā smuki izstās apkārt, vai ne? Jā, ritīgi man patīk poļiem visi cieni, ka viņiem ēdiekārts ārpusē. Tu tā neko nesaproti, tu vismaz var neskaties. Jā, lēnām skatīties, es patīsimies pusēs kā ir. Re, kur ir tas bruņēks, re, kur ir tas laukums. Jā. Nu, ko mēs visu laiku skatījāmies, kur viņš ir. Labi, ka atnācām tik tālu. Vai ne? Bet patiesībā kāds mājiņa ir savā krāsā gandrīz. Jā. Jā, bruņa ar sūklaku viņa tā kā tāda. Ūdens ir tāda. Nav sūklaka, bet ir ūdens. Kur baložam padāties.
Tā smak. Also wenn das so wirklich so ist, dass vielleicht Tā ir. Jā, cik tā pulkstens ir? Bez 15:09 jau ir tik tumši apmācies un tā. Jā. Paņēmām saldējumus, paēdām šniceli, tad vēl saldējumu ēdām un ejam uz iesnīgas lēnu gadu. Tā esam, mēs no turienes nācām. Taisni jāiet, jo mēs no turienes nācām. Mums var arī tur iet. Nē, mēs Mēs te visāk šitā tegriezām, mēs var uzuši apakaļ pagaizi. Ejam pastāvēt. Ir apmēram 15:09 vakarā, un mēs ar sieviņu izdomājām, ka neesam apskatījuši vienu punktu vēl Varšavā, un tas ir Zinātnes un kultūras pils, ja? Jā, mums jau palikušas 11 minūtes, 850 metri. Jā, iesim apskatīt, kā izstās. Jā, visu laiku tā īsti. Un pēc tam pa kreisi, ne? Jā. Jā, pastīsim, kā ir. Nogājām no galvenās ielas nost, uzreiz palika tā klusāk, vairs nav tik skaļš. Un tā, bet tu, ka bija galvenā iela, tu bija baigi skaļš, un cilvēki runāja apkārt un staigā apkārt. Un nesēž mājās. Ļoti daudz cilvēku staigā apkārt. Bet ir vasara. Ir 9, bet tāds ka būs jau kā 12. Tāda sajūta, tāpēc, ka ir tumšs un apmācies laiks. Bet ļoti, jā, nu, tādā ziņā ļoti nav vēls. Tāpēc mēs arī tā tiesim. Sieviņu ejam. Un vienu brīdi sēdējām, ēdām vakariņas. Likās, ka atnāks baigais vējš uzpūt, baigais, sapūtīs baigi un būs vējains laiks. Ātri jāiet prom. Jā, bet pēc tam atkal norimās vējš. Bet kāds nāks pulkstenis. Bet tas arī ir, kas man tā liekas, vai tas nebūs? Varētu būt, jo mēs viņu redzējām no stāvvietas, ka šeit parkojām mašīnu. Esam atnākuši gandrīz līdz galam jau. Ko var redzēt priekšā, kā taču ir. Mums jāpāriet pārpielu, kaut kā var tuvāk pievērt, ka tur ir, jā. Tuvāk. Bet ar to neik, Ļoti skaisti. Apkārt vispār daudz tā. Varam iet? Jā. Ejam pāri.